kam gods pienāks, kā Dieva vārds saka, halleluja. Tā kā, nu tu redz, cik skaisti te, vai ne? Tas tā, tev uz priekšu būs, vai ne? Bet šitien būs vēl feināk. Šeit būs vēl feināk. Te ir īpaši. Te ir tā, priekšā ir burts U un 2 nākošais. Un tas ir uguns. Un tā ir uzvara. Tālāk ir go. Dodieties. Un sarkans. Un uguns. 2 uguns un go. Jā, skaista gartiņa. Un Dieva vārds saka, jo manas domas nav jūsu domas. Un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Cik augstākas ir debesis pār zemi, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem. Un manas domas par jūsu domām. Tā kā mīļi pasniedziet, tāpēc mēs tevi tiešām draudzes vārdā, tava draudze tevi sveic, tavā jubilejā, neprasīsim cik, mums ir tie labākie gadi, halleluja, un tā kunga sveitība, tā kunga spēks līdz pār tevi, un viņš tevi vadīs. Un, protams, ka tu brauksi un iesi pa viņa ceļiem, un viņam ir lielas lietas tavai dzīvei, bet tu iesi no spēka uz spēku, no godības uz godību, un tā kā mēs tev ļoti mīlam, un es tev ļoti mīlu, un saku tev milzīgi lielu paldies par ieguldījumu Dieva valstībā, un Dieva valstības paplašināšanā, un arī lielu mīlestību un pacietību, un pret visiem draudzes cilvēkiem, studentiem, un arī pret mani. Tā kā es tev mīlu, halleluja, mēs aizlūksim par tevi tūlītās, jā. Tu solvitiņ kaut kur to nolīdz. Jā. Un mēs aizlūksim pacelt roku pret debesīm. Kungs, paldies tev tās Jēzus vārdā par pasniedzēju tabitu. Paldies tev par šiem ceļiem, ka tev ir tiešām lieli plāni, lieli mērķi viņas dzīvē, Tēvs. Es tev pateicos, ka tu dod pārdabisku gudrību, ka tu dod pārdabisku ielādi, ka tu viņu vadīsi no spēka uz spēku, no godības uz godību, no līmeņa uz līmeni, no tevis pazīšanas uz lielāku tevis pazīšanu. Un paldies tev, kungs, par šo uzticamo trauku, kas gadu gadiem ir gājis un sekojis un likus uz altāra daudzas lietas, un tu, Dievs, es viņu atvec Ventspilī. Jau 3,5 gadi būs. Paldies tev, kungs, ka tu sveitī viņu personīgajā dzīvē, kungs dziedināšanās spēkā, personīgi. Un Dievs atbildēs tev, tavs sirds ilgas un nemaz nevido projām, nemaz nestum projām, ko tas kungs atbildēs, viņš zina, ko tu lūdzu un prasi kamparī. Tā kā viņš tev atalgos šai gadā. Un šis ir Dieva tāda apsolījuma gads tavai dzīvei. Tā kā sveitīga tu esi Jēzus vārdā. Tur tavs nams, kalpos tam kungam. Paldies tev, ilgu mūžu tēvs, ilgu smaiņiem. Kā mēs viņu piepildīs to, ko tu viņu izparedzēs. Paldies tev, Jēzus vārdā. Ticības tādu, ko tu esi manī licis un mani lietojis. Un man mācītāji uzlikušie rokas gulbjāli un ticības dāvana. Tādi tieši šai sezonai ticības dāvana. Tev ir ticības dāvana, liela spēcīga, kā vēl nekad agrāk. Tu iesi nelokām, tu neapstāsies, halleluja. Tu nebūsi izkustinām, halleluja. Tu dosies, jo tu redzi Dieva vārdu pilnumu, tu redzi Dieva vārdu apsolījumu. Un Dievs tev vedīs, un tavas domas nav viņa domas, halleluja. Svētības, bagātīgi tev, taviem bērniem, visiem bērniem un mazbērniem un pārpār ļoti sveitī šajā gadā un iepriecina. Šajā nedēļā nākošajā iepriecina Jēzus vārdā. Vai tas patiešām nevarētu vērtumu? Jēzus vārdā. Nu, tas nav iespējams. Jā, vai nu nākat maina ceļš, sēžam viens, vai kāds iziet uz kādu laicību. Jā, labi, savinās. Halleluja. Tā kā tā, halleluja. Vai tu nāks šeit priekšā sēdēt? Vai viens no jums? Kurš nāks? Halleluja. Kurš nāks no jums? Tas nekas, ka esmu sīvieti, tas esmu šī valsts mācītāja.
Jā, ko ceki? Tu nāk, jā, aleluja, aleluja, aleluja. Nāk sauciņā, kad viņu es brocības, lai par tās apsēžās priekšā, aleluja, lai viņi saņem un arī armāt. Rebeku, aleluja, tā kā slavu Dievam, slavu Dievam, slavu Dievam. Mums ir dievkalpojums, ja jūs gribat neiet uz baznīcu, uz lielo baznīcu, tur jūs varat runāt, dziedāt, dejot un daudz ko darīt, aleluja. Un tas ir notiek arī daudzās draudzēs, ka tur ir tumsa un vairākas lietas, ja tur viss kaut kas notiek aizmugurē, aleluja, aleluja, aleluja. Tā kā šeit ir gaisma, aleluja. Un es vērtēju Dievu vārdu klātbūt un Dievu vārdu spēku, amen. Un ja tu to nevērtē, tad tu esi vaļā, amen. Un tagad būs izsauts un izmiss, un tagad dzīvē būs līdz kaklam un pāri galvai sūds smelsies, jā? Aleluja, tad meklēs to kungu, amen. Aleluja, slava Dievam, aleluja. Tā kā brīnišķīgi, mums ir liecības, ko kungs dara. Nāc, mīļā māsa, aleluja. Un liecina, ko Dievs dara, ka mēs sludinam evaņģēliju. Amen. Amen. Jā, labrīt, draudze. Dievs ir brīnišķīgs. Viņš dara zīmes un brīnumu, kad mēs paklausam. Un šī draudze ir ar uguni un disciplīnu un paklausīt. Tāpēc mēs mācāmies Bībeles institūtā. Mums nepatīk, bet Dievam ir plāns katrā dzīvē. Un vakar arī pēc Bībeles institūta Dievs deva gudrību vīram mikrofonu paņemt un visu priekšā pateikt, nožēlot šo grēku, nožēlot. Rīgā tas bija. Tas bija vīram, bet man nākošais bija. Kā jūs domājat, Dievs mums ir pavēlējis to, lai mēs nabadzībā staigāt, lai mēs stāvētu ar izstiept šķīvīt un prasīt naudu? Nē. Dievs grib dot to labāko. Kad? Tad, kad mēs dodam debesu valstībai. Un vakar bija viena sieviete satupusies pie malas uz trotuāru un turēja šķīvu. Un ir Bībelē rakstīts apustuļu darbs 3:6, kur Pēters piegāja pie krāštām durvīm nes to cilvēku katru reizi nodaļu. Teica, man sudraba un zelta nav, bet kas man ir nācerīši, ja es Kristu vārdu celies un staigā. Un vakar tieši šitā pat notikās. Es viņai prasīju, Svēto Garu paklausiet, viņš ir tik džentlmenis, viņš jums dos visu to labāko. Vakar arī spied pie šīs sievietes. Mums nav jāskatās cilvēku. Mums ir tas, ka Dievs katru cilvēku mīl, un viņš grib katru pacelt un dot to labāko. Un vakar arī spied šai sievietēm un saka, vai jums kāds ir teicis, ka Dievs jūs mīl? Viņa kaut ko tur teica, bet es turpināju par šo skriptu tālāk. Un viņi ieaicina, un nākošais Svētais Gars dod šo rakstvietu. Saka viņai, celies, ņem un staigā. Un bija acis gaišas, lielas, un man bija vakam vīrs un viena māsa Kristu. Viņa redzēja, pēc viņai smaids, pilnīgi sejā izmainījās. Un viņa paņēma piecēlus un aizgāja. Viss gods slavu Jēzum. Viņš neliek mums stāvēt ar izstiept rokas. Slavu gods Jēzum par visu, ko viņš dara. Mēs vēl lielāks darbus darīsim, ja mēs uzticēsim viņam. Svētī! Aleluja, aleluja, paldies! Tāpēc, ka kungs mūs vada un viņš mums dod savu vārdu, lai mēs kā ticīgie staigātu un dzīvotu uzvarā. Vēl māsa padomā lūdzu to kladīt, aleluja. Tik daudz kā visu šodien, aleluja, aleluja. Tā kā, lai mēs dzīvotu uzvarā, lai mēs nebūtu tik smagā stāvoklī. Bet pirmā lieta, ko Dievs grib, lai mēs esam glābti, lai mēs iemantojam mūžīgo dzīvību. Mūžīgo dzīvību. Māsu, varbūt tu arī noej līdz lejai, ja? Pavadi un lai izsteigājās. Aleluja, aleluja, aleluja. Tā kā slava Dievam par to. Slava Dievam par to. Aleluja, aleluja. Tagad nevajag, tagad lietrīt. Jā, tās divas skatās uz iekšu, pagaidām lietrīt. Aleluja, aleluja, sirikiri rotototosotoram. Tā kā Dievs mums grib, lai mēs būtu lāpti pirmām kārtām, lāpti. Un tas ir brīnišķīgi, ka mēs varam nest evaņģēliju, var teikt amen, un būt saslēpušies ar evaņģēliju, ar Dievu vārdu patiesību, kur evaņģēlijs var tikt izskanēts. Un cilvēki var sadzirdēt Dievu vārdu. Ir sevišķi šajos laikos, ka kāds viņiem ir pateicis, ka Dievs tevi mīl, ka Dievs tevi mīl, ka Dievs tevi mīl. Vai tu pats negribētu dzirdēt, kaut vai tu ir ticīgs, ka tev kāds uz ielas pienu un pateikt, vai tu zini, ka Dievs tevi mīl? Es domāju, tev pašām būtu priecīgi, vai ne? Vai ne cik daudz vairāk, ka cilvēki ir bez Dieva un neziņā un ir apmātumā un tukšumā un ka kāds pienāk un saka šo evaņģēliju, kas ir glābjošā vēsts, amen? Tā kā, un Dievs ir radījis
lai mēs būtu liecinieki, tā ir viņa griba, lai mēs būtu liecinieki, amen? Liecinieki, tev nav jābūt pieskārtējā kalpošanā, tev nav jābūt mācītājiem, evaņģēlistam. Izslēdzam telefonu laukā, ja? Uz klusumu. Un tev nav jābūt kā pieskārtējā kalpošanā, bet tu esi aicināts būt par liecinieki. Kurā vietā? Nu, tur, kur tu esi. Tur, kur tu dzīvo. Tajā vietā, tajā ielā, tajā mājā, tajā vietā paša veikala, kur tu satiecīs, tu esi aicināts runāt par Jēzu Kristu. Amen. Un Dievs to gaida, ka tu nes viņam godu. Un cilvēkiem var tik glābt. Un Svētais Gars turpināt darbu šo cilvēku sirdīs. Un iedomājies, šajā nedēļā ir bijušas 2 organizētās evaņģelizācijas. Viena bija 8. datumā, kur 26 cilvēki ieaicināja Jēzu Kristu. Un viena bija 9. tas ir 4. vai ne? Kur ieaicināja 40 cilvēki Jēzu Kristu. Cilvēki ir izslāpuši. Un tad, kad draudzes locekļi, studenti iet pa ceļam uz darbu, no darba, vēl ir ieaicinājuši Jēzu 16 cilvēki. 16 cilvēki. Kopumā 82 cilvēki ieaicināja Jēzu. Šajā nedēļā 82 cilvēki. Un tikai sauņa darbinieku, tikai sauņa strādnieku. Bet, kad tā sauņa ir ar uguni, tad Dievs kustās. Amen. Dievs kustās. Un par šiem 3,5 gadiem jau ir Dievs glābis 6787 dvēseles. 6000. Ko dara Svētais Gars? Es vienā dienā pārdomāju Āfrikā Livingstons, kurš Reikards Bonke gāja viņu pēdās. Viņš izgāja ciemus, viņš nes evaņģēliju, maksāja cenu par to spēku, veselību, ēdienu, drēbes, un viņam neviens neaicināja Jēzu. Bet Dievs viņam beigās rādīja. Nāks kāds, kurš ies tavās pēdās. Un tas bija Reikards Bonke, lielais pasaules evaņģēlists Āfrikas, kurš tagad ir ies. Kurš miljoniem glābtu vēseles. Bet iedomājies to uzticamību, to aicināt, to uzticamību Dievam, kad iet un sludināt evaņģēliju. Un neviens neatsaucās, vai ne? Cik tas ir, kas tā ir par nodiltību, kas tas ir par slāpēm, kas tas ir par izmisumu, paklausīt, kam? Dieva aicinājumam. Dievs turpina. Tu baudi. Pasniedziet, tu baudi. Dievs turpina. Un tas pats, kas notika Latvijas atmodā. Kā tad Latvijas tauta radās? Paskatieties, ka Googlē var atrast brāļi karpotieši. No Vācijas. Tur ir vesels apraksts. Viss, kā Latvijas tauta radās, kā iesākās atmoda Latvijā. Kad divus brāļus atsūtīja. Dievs no Amerikas, no Vācijas. Viņi neprata latviešu valodu. Tur bija daudz, viņam arī labvēlīgs, no Kņazienes, no Pētera, no Krievu laikiem. Visu Googlē var izlasīt no Krievijas vistie. Viņam bija atvērtas durvis, bet viņš gāja šajos klaušu darbos. Šie 2 vīrieši, brāļi, iemācījās latviešu valodu. 10 gadus. Garus gadus. Neviens viņiem neatgriezās. Viņi iemācījās valodu, viņi gāja klaušu darbos. Viņi kļuva tādi paši kā vergi, kā klaušanieki. Jo tur bija nodomāts tautu iznīcināt. Nodzirdīt. Jo smagi strādāja un uz katra ielas stūra bija bāri. Zināt, vecajos laikos. Un te viss pārvērtās, kad Dieva roka nāca. Kā pirmais cilvēks ieaicināja Jēzu. Kā viss izmainījās. Pilnīgi izmainījās. Visi bāri aizvērās. Visas alus dzertus aizvērās un kļuva pa lūkšanu namiem. Vai šoreiz Dievs nevar Latvijā kustēties šādā veidā? Arī šajā reizē viņš var kustēties. Amen. Un tā piedzima pirmais Vidzemes skolotājs seminārs, ka pirmos latviešus sāka mācīt rakstīt un lasīt. Tā piedzima Latvijas tauta. Amen. Ar atmodu. Ka kādi gāri maksāja šo cenu. Amen. Un tāpēc tu esi šeit. Amen. Un tāpēc viss gods Jēzum, slava kungam. Paldies Tev, kungs. Ja tu vari piecelties, pacel rokas par tevi sīņā, ja tu vari, ja gribi sēt no darbiem, ka Dievu
gars tevi pārņēma. Kungs, paldies Tev, Tēvs, šodien par Tavu klātbūtni. Paldies, ko Tu esi darījis. Paldies par Tavu spēku. Paldies, ka Tu, Tēvs, pabaroji vienu. Paldies Tev, Kungs, Jēzus vārdā. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, Kungs, šodien par Tavu vārdu. Ka Tu savu vārdu darīsi tik dzīvi mūsu sirdīs. Un paldies, ka Tu jau esi tik daudz aizskārs, tik daudz ciedinājis, tik daudz atbrīvos, un ka Tu liec mūsos šo mūžību. Paldies Tev, Kungs! Paldies Tev, Kungs, Jēzus vārdā! Paldies, ka Tu dari dzīvi savu vārdu, tieši viens sirdī, ka Tu dod atklāsmi, Kungs, dziļāku par Tavu vārdu, mums katram arī man. Un paldies, ka Tu ieraksti šos mūžības plānus, ieraksti šo mūžību viņu sirdī, kuru jau Tu esi licis. Kā Salamans mācītājs saka, ka mūžību Dievs ir ielicis savā sirdī, Kungs. Un dari vēl vairāk slāpstošs mūs ik viens šajās pēdējās dienās, šajos pēdējos laikos, pirms Jēzus Kristus otrās atnākšanas pēc draudzes un paraušanas. Paldies Tev, Kungs! Paldies par ikvienu šo dārgo cilvēku, kas ir atbraucis. Gan no Ugāls, gan no Kuldīgas, aleluja, gan no tālās Ances, gan no Pārventas, aleluja, gan no citām pilsētām. Paldies, ka Tu esi pieslēdzies, paldies, ka Tu arī skaties, un esi svētīts skatoties, bet Tu, kas uz vietas esi, ņem šodien, ņem visu no tā kunga, ņem viņa vārdu, ne tikai vārds Tev palīdzēs un izvedīs Tevi cauri Jēzus vārdā, Kungs, svētības par šiem dārgajiem cilvēkiem, svētības par viņu dzīvēm, par viņu mīļajiem, par viņu bērniem, Kungs, un māci šodien savu vārdu, māci mums iet Tavus soļus, māci mums iet Tavus ceļus, māci mums dzīvot svētu un šķīstu dzīvi, māci mums nodot savus locekļus kā taisnības ieročiem, taisnības locekļus Tavu kungam, māci mums, dari brīvus šodien no cigaretēm, no alkohola, no perversijām, dari brīvus mūs no bailēm, dari brīvus mūs no nabadzības domāšanas, dari brīvus visā, lai mēs varam ik viens piepildīt Tavu personīgu aicinājumu un draudzes River Ventspils kopējo uzdevumu Jēzus vārdā sakustināt Kurzemi, atmodas centrs ar uguni Ventspilī, kurš dodās no ciemu uz ciemu, no pilsētas uz pilsētu un tiek sludināts evaņģēlijs Jēzus vārdā. Paldies Tev, Kungs, svētais gars, un saka kopā ar mani, paldies Jēzu. Es saņemu visu, ko Tu man šodien esi sagatavojis. Es paklausīšu Tavam vārdam. Āmen. Āmen. Tā kā svētīts Tu esi, prieks visus vēlreiz redzēt, aleluja. Pirmīt jau mums brīnišķīga bija šī samīļošanās daļa, ka mēs esam priecīgi viens otru ieraudzīt, āmen. Un tiešām priecīgi redzēt brāļus un māsas. Un tāds prieks Tevi, māsa, redzēt no tāliem, no ziemeļa vai austrumi, kas tur vairāk tuvojas uz to pusi, aleluja, vai no dienvidiem, vai no rietumiem, tā kā rietumi, brīnišķīgi, ka jau viss nosauks, ka kaut kas ir trāpīsies, īstais, aleluja. Tā kā paldies Tev, Kungs, ka rietumos mostās, austrumos mostās, aleluja, ziemeļos un dienvidos, Kungs, mostās, āmen. Un tie, kas tālu mežā dzīvo, tur arī ir atmodas uguns, āmen. Un tie, kas dzīvo Pārventai, vai Kuldīgā, vai Ventspilī, tur arī atmodas uguns, āmen. Āmen, tā kā slavu Dievam, izslēdzam telefons un nedarbojamies ar telefoniem. Nedarbojamies, aleluja, mēs darbojamies un klausamies uz Dievu vārdu. Ja mēs vērtējam Dievu, ja mēs ticam Dievam, mums ir jāklausās viņa vārds, āmen. Un tajā mirklī, kad Tev telefons kaut ko iečibina ierakstu, tas nav konkrēti Dievs. Tas nav Dievs. Amen. Tas ir, lai Tevi iztraucētu no Dieva vārda spēka, no atklāsmes, no gudrības. Amen. Lai Tevi iztraucētu. Bet Dievs negrib, lai Tu tiec iztraucēts. Amen. Jo Tu gribi iet Dieva ceļus. Pasakiet no jums tagad savā sirdī, kas grib iet Dieva ceļus? Kas grib sekot iet? Tu var arī roku pacelt. Kas grib sekot? Kas grib mācīties? Kas grib vairāk iepazīt Dievu? Kas grib, lai dzīve vairāk tiek sakārtot? Kas vēlās lielāku brīvību? Kas vēlās dziedināšanu no pagātnes, no rētām, no ievainojumiem? Kas to vēlās? Kurš teiks? Kurš būs tas, kurš teiks? Te es esmu, Kungs, sūti mani. Te es esmu. Māci mani. Saki, māci mani. Māci mani un lieto mani.
mūs mācā, amen. Tāpat kā pasaules sistēma māca. Bārā tur aiziet, ja māca kādas lietas, amen. Nocert naudu, vai ne? Vienalga vai veikalā. Vienalga, vai drēbis, vai ceļojumi, tas nav nekas personīgi teiks par kādu cilvēku, bet nu tā ir, amen. Un kāds iedzīvojas uz tā, vai ne? Amen. Un galvenais, ja tā cilvēka dzīvē būtu daudz augļu, vai viņš būtu laimīgs ar to. Bet viņš jau nav laimīgs, pareizi. Ne? Kad ienaidnieks viņu pārņem, vai viņš ir laimīgs, tas cilvēks nav. Viņa sirds ir tukša, un varbūt arī tas pilnums ir, un liekas, ka, maizīt ir, un paēdz esi, un kartupelīts, un mērcīti ir mājās. Un liekas, ka jau viss ir, bet šodien lasīja arī Dievu vārdu, kur Dievu vārdu saka, bet tu jau nezini, tukšais muļķi, ka tev vēseli var atprasīt, vai ne? Tu jau nezini, liekas, ka tev viss ir. Kaut kā jau dzīvot var, kaut kā jau jumts ir uz galvas. Bet Dievs tev grib to labāko, amen? Amen. Tā kā paldies Tev, kungs, par Tavu vārdu. Paldies Tev, kungs. Vai katram ir Dieva vārds? Vai ne, katram ir Dieva, katram to ir pacelt. Un teikt, kungs, paldies Tev. Paldies Tev par Tavu vārdu. Paldies Tev. Paldies. Ņemsim līdz uz draudz Dieva vārdu, tas ir vārds, amen. Mēs varam skatīties un pārbaudīt Dieva vārdu, vai arī mācītājs pareizi runā. Tā ir tā viena lieta, bet tas, ka mēs paši lasam un skatāmies un meklējam, mēs vairāk sadraudzējamies ar šo grāmatu. Mēs viņā vairāk iemīlējamies, vai ne? Mums viņa vairāk sāk patikt, pareizi mums gribās vakarā piespiest, vai ne? Pie spilvena pielikt uz meitenē, vai ne? Halleluja. Buķi sabuķot, vai ne? Paldies, Jēzus, par Tavu vārdu, jā. Tā kā dari viņam tādu mīļu, dari personisku sev, vai ne? Amen. Un tev jau noteikti kāda mīļākā bībele, vai ne? Kur tu atver un tu jau daudz ko zini, kur kas atrodās, vai ne? Tāda pazīstams esi ar viņu, vai ne? Jo tu vairāk strādāsi, tas nozīmē lasīsi, jo tu kļūsi vairāk pazīstams. Amen. Paldies Tev, kungs, un Psalms 68. Man tik skanēja, halleluja. Paldies Tev, kungs, ka Tu vadi šai dienā. Un tiešām mūs ikvienu pabaro, ka mēs varam būt tavi draugi, ka Tu esi mūs izredzējis. Un man šodien tēma būs tāda. Visa tēma šajā draudzē ir par pielūgsmi šajā gadā. Visu gadu būs, bet nebūs jau tikai par pielūgsmi. Tas ietver lūgšanu, tas ietver slāpes, tas ietver Dievu meklēšanu. Tā ir pielūgsme. Tad, kad tu sāksi iet tos soļus, paklausīt Dievu vārdam, tu sāksi slavēt un pateikties. Tev slava un pateicība nenāks no tavas mutes laukā, ja tu nepaklausīs Dievu vārdam. To, ko tu runās, tad būs tevī. Un tā ir slava un pateicība. Un tad, kad mēs sākam runāt, mēs visi mācīsimies šajā gadā to vairāk un vairāk, amen. Un tad, ko mēs darām, mēs runājam Dievu vārdu, un tu sajūti Dievu klātbūtni, vai ne? Tu sajūti tādu mieru citreiz, un tas parasti nav bieži, tāds sajūtas nav bieži. Mēs nevadāmies pēc sajūtām, bet vienkārši lasot, ja laiks sāk paskriet ātrāk, vai ne? Tu pat nemani, ka tu jau lasi. Tad vienkārši tāds miers ienāk, tad domas iziet, nomierinās. Un tad, kad nāk kādas domas, tad, kad tu lasi, tiec pāri, tas pats ir lūkšanā, un tas pats arī ir Dieva vārdu lasīšanā. Mums visiem nāk domas. Un citreiz arī dievkalpojumā. Jā, prieks tā kā, ja nāk prieks apsēties pie galva, paņem slapju vielu un uziet uz pieres. Un uz acīm, halleluja, 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 halleluja. Bet ja esi kārtīgi nostrādājies, tas ir slavu Dievam, ka nāk miegs, halleluja. Citreiz, ka lielu slods, tad nevar aizmigt. Bet jo ienaidnieks negrib, lai mēs lasām Dievu vārdu, tā ir. Bet tas ir tas, ka tu vairāk viņi piedzīvos, un tā būs tā Dieva pielūgsme. Tā būs tā saldā smarža, kas kungam patīk. Un tad, kad tu jau zini, tad, kad tu jūti un nomani, ka tev ar kungu ir laba sadraudzība, ka tu neesi daudz darījis pār Dievam, vai ne? Neesi daudz grēkojis, vai? Tad tu jūti, tad tu pats zini bez visām sajūtām, cik forši ir nomani vakarā. Kad pirms bērns paklausīs, vai ne Dievam? Brīvs, nav smēķējis, nav dzēris, nav skrējis uz veikalu kaut kur pakaļ, vienalga vai pēc kūkām, vai kārumiem, vai cepumiem, vienalga vai pēc kādiem jauniem augskariem, vienalga, es šeit nebinu, vai ne, specifiski. Bet, kad tu esi paklausījis un esi ielicis laiku, un esi vēl ielicis Dievu valstībā finanses,
Nu, tu vakarā esi laimīgs, pareizi? Nu, vai kāds pacelt roku? Ir jau kaut kas ar acīm met un saka, ka viņi ir laimīgi vakarā, vai ne? Un te, kad mums sanāk kaut kur aizsierties, nu tad arī ir ļoti vienkārši. Mēs pieejam pie Jēzus, bez bailēm, bez Dieva žēlastības, ka tu pienāc. Un viņš uzreiz saka, Jēzus, piedod man. Nu, piedod, es tā nepateicu. Man bija slikta attieksme. Es sliktā tonī atbildēju, kā bubulis, vai ne? Piedod man. Piedod, kad es aprunāju, piedod, kad es plačojos, jā. Vienalga, piedod. Piedod. Manas dusmas piedod. Un tu redzēsi, kā Jēzus tev uzreiz piedos. Amen. Un uzreiz Dievu miers ienāk tavā sirdī. Amen. Amen. Tā kā Psalms 68. Paldies, Tev, kungs. Tā kā lasi mājās, draudzējies ar savu Dievu vārdu. Es domāju, ka šeit visiem mājās ir gan jaunās derības zirējā, gan arī Bībeles. Sāc ar jauno derību un sāc lasīt un tu ļausi Dievam runāt uz tavu sirdi. Amen. Tā kā Psalms 68. 10. pants. Tur kungs sveitī savu vārdu un uz daudz vārdu. Kungs, paldies man. Paldies, Tev, kungs, sveitī savu vārdu. Sveitī savu vārdu. Sveitī savu. Paldies, Tev, kungs. Tas krīt tik vienās dzirdīgās ausīs un tik vienās redzīgās acīs. Amen. Tavas acis ir redzīgas, tavas ausis ir dzirdīgas, un šodien būs tā kā tā tēma, kas visi vairāk pieskaršos, būs, ko tu redzi, vai ne? Ko tu redzi? Tā kā Dievvārds saka, tu Dievs nolīdi bagātam lietu, savu izpīkušo mantojumu tu atspirdzināji. Tavs pulks apmetās dzīvot, tu Dievs atspirdzināji nelaimīgos ar saviem labumiem. Ja domājies, tu Dievs atspirdzināji, tu varbūt neesi nelaimīgs, bet ir arī dažas situācijas dzīvē, kad cilvēki ir nelaimīgi. Bet arī tā, kad mēs nepaklausam Dieva vārdam, cilvēks iekšā ir nelaimīgs, viņš ir tukšs un viņš ir ievainots, un viņa dzīve ir tukša. Viņš ir nelaimīgs. Viņā nav prieka, viņā nav laimes, vai nu tas ir uzspēlēts prieks, vai nu kaut kas garšīgs apēsts, vai nopirkts, vai ne, vai kaut kur aizbrauc kaut kur, kādos īpašos ceļojumos, ko varētu dvēseli noklusināt, vai kaut kas iedzerts. Vienalga, kas lai tas nedara. Cilvēki tas nedara laimīgi, vai ne? Tā ir. Un arī tu, kad neesi bijis ar Dievu vārdu paklausību, tad arī tev nav tik ļoti liels prieks, vai ne? Bet ir kā Dievs saka, tavs pulks tur apmetās dzīvot, tu Dievs atspirdzina nelaimīgos ar saviem labumiem. Šodien kungs atspirdzina tevi un mani ar savu vārdu labumu, vai ne? Tas kungs tika atskanāti 20. pants. Slavēts, lai tas kungs dienā, viņš nes mūsu pašus. Dievs ir mūsu pestītājs. 20. pants tālāk. Slavēts, lai tas kungs dienā, viņš nes mūsu pašus. Iedomājies, Dievs tevi nes. Amen. Dievs tevi nes un vēlāk man būs raksts, bet viņš tev velk. Viņš tev velk, kā mācītais Kaspars saka, brīnišķīgi, viņš velk un ārstē, jā. Tas ir Dieva vārds, jā. Šeit viņš nes mūs pašus, jā, un tālāk būs arī vēl citā rakstvietā. Viņš mūs nes. Dievs mūs ir pestīt. Dievs ir mūsu pestītājs. Dievs mums ir Dievs, kas mums var palīdzēt. Dievs, tas kungs mūs izglāb no nāves, pirmkārt no garīgās nāves. Amen? Un arī no fiziskās nāves. Kādi, kas ir bijuši dievnamos vai konferencēs, bijuši kādas avārijas situācijas, par bumbas sprāguši kādās zemēs. Un cilvēcīgi ir bijuši dievkalpojumā. Tā kā, ja viņi būtu tai mirklī uz ielas, kas tu zini, kur viņi būtu, ja? Tā kā Dievs mums nes pašus, Dievs mūs apgādā, vai tu var teikt amen? Amen. Amen. Un 36. pants. Bijājams esi tu Dievs no savas svētās vietas. Tu Izraēla Dievs. Tu esi, kas dod spēku un stiprumu savai tautai. Slavēts, lai ir Dievs. Iedomājies, tāpat ir tas pats pants, tāpat ir nodeļa 68. psalms, un tikai tie panti tagad iet uz priekšu. Bijājams esi tu 36. pants no savas svētās vietas. Tu Izraēla Dievs, tu esi, kas dod spēku un stiprumu savai tautai. Slavēts, lai ir Dievs. Šodien mēs sakam, slavēts, lai ir Dievs un slavēts, lai ir viņa vārds. Amen. 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 Un tu jau šodien tagad sāki just un nomanīt, jā, pareizāk sakot, nomanīt just, tas nav pareizais vārds,
kā ienāk tavā sirdī lietas kārtojās, vai ne? Iesienāk, tā kā bijājams, un viņš dod mums spēku. Saki, viņš man dod spēku. Un viņš man dod stiprumu. Savai tautai. Tu esi viņa tauta. Tu esi viņa bērns, amen. Ja tu esi Jēzus Kristus ieaicinājis savā dzīvē, un esi glābts, un Jēzus ir tavs kungs, tu esi viņa bērns, amen. Un kā viņa bērns, tu tiec vadīts ar svēto garu. Caur svēto garu. Dievvārds to saka Romiešu vēstulē. 16. Izgāja no gala 16. pāns, 14. 16. pāns. Visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Visi, ko vada Dieva gars, amen. Un tu esi Dieva bērns, amen. Tu esi Dieva bērns, slava Dievam. Nākošais, paēd tagad vienu psalmu priekš, 69. 6. pāns. 6. pāns. Un šitas psalms pats par sevi brīnišķīgs mājās, kad tu vari lasīt lūkšanu, ciešanu laikā. Ciešanas mums ir tad, kad mēs paši nepaklausām Dievam. Un vajāšanas ir tad, kad mēs nostājamies par viņu vārdu. Tās ir lielas atšķirības. Ciešanas un vajāšanas. Vajāšanās ir izsmieklis. Kad tu esi saistīts ar Jēzu, savienots ar dzīvu draudzi, nu ir dažādas. Tās ir vajāšanas. Par naudu cilvēki uzšūmējās, par prieku nepatīk. Dziedināšana nepatīk, daudz kas, kuram nepatīk. Bet galvenais, ka mēs skatāmies, kas Dievam patīk. Amen. Mēs skatāmies uz viņa vārdu. Un vienu dienu bija mazs klipiņš, un Džoisa Maiera, tie mazie klipiņi. Un es arī paskatījos. Un par cik jau kādā reizē es arī pieminēšu pa drusciņai to, kas ir tie viltus pravieši, ka tagad ir ļoti nobijušies, kad ir viltus mācītāji, viltus pravieši, ko vispār tas nozīmē, viltus, jā. Kādā reizē es to ieminēšu, bet to, ko Džoisa Maiera tajā mazajā klipiņā izteica, viņa saka, viena lieta, kāpēc kristieši aiziet viltus mācībā, ir tas, ka viņi nelasa Bībeli. Viņi nelasa Bībeli. Viņi nelasa Bībeli. Un tā ir patiesa. Nelasa Bībeli. Nelasa Dieva vārdu. Un tad viņi ir izmētājumi un izšūkojumi. Amen? Un tāpēc mums ir svarīgi lasīt Dieva vārdu. Un tā kā vajāšanas ir cita lieta, bet ciešanas ir, kad ir pārbaudījumi, ir grūtības, mums ir jāiet cauri. Un 6. pantā Dievs saka, Dievs, tu gan zini manas aplamības, un mani pārkāpumi tev nav apslēpti. Nekas, ko mēs ejam Dieva ticības ceļā, nekas, ko mēs darām, Dievam nav neapslēpts. Amen. Dievs visu redz, Dievs visu zina. Un nākošais pants 14. Bet es tevi lūdzu, kungs, laikā, kad tev tas patiktu. Ak, kungs, uzklausi mani savā lielajā žēlastībā, savā uzticīgajā palīdzībā. Izvelc mani no dūņām, lai es nenogrībst. Izglāb mani no nīdējiem un no ūdens dziļumiem. Izglāb mani. 18. pants. Neapslēdz savu vaigu savam kalpam, jo man ir bailes, paklausi man drīz. Bailes ir tad, kad šodien man tajā tēmā arī ir tas tēmas, tas iekšā ievīts no Dieva gara. Ko tu redzi? Ko tu redzi savā dzīvē? Ja tu redzēsi šo Dieva vārdu, ja tu redzēsi Dieva vārdu apsolījumus savai dzīvē, tu zināsi, uz kurieni virzīties, tu zināsi ceļu, tu zināsi lietas, kā iziet cauri, tu zināsi, kā nostāvēt. Un Dievs nevarēs tevi, Sātans nevarēs tevi novākt. Un tāpēc ir tik svarīgi būt un dzirdēt Dieva vārdu, bet var teikt amen. Un tā ir tā bijība. Tā ir tā bijība. Varbūt es jau tagad teikšu to, kas man tā kā uz altāra vairāk paredzēts. Ir viena lieta. Varbūt arī tagad man jāsaka. Tieši tās jāteiks, kas paldies. Ir viena lieta, kā tu vari nākt pie Dieva. Ir viena lieta. Ir viena lieta, kā tu vari nākt pie Dieva. Kā tu domā, kas tā ir pa lieta? Kā tu vari nākt pie Dieva? Divas lietas varētu teikt. Viens garš teikums. Pirmkārt, tās ir slāpes. Slāpes pašam pēc izmainītas dzīves. Kamēr tev nepiegriezīsies tas grēks, vai tā ir slimība, ko Sātans piemet, jā? Vai nabadzības domāšana, vai grēka atkarības, kamēr tās tev nepiegriezīsies. Tevi nevarēs atbrīvot pat kungs Jēzus.
kādiem tas ir oi. Pameklēsim praviešus, pameklēsim aizlūdzējus, pameklēsim lūkšanu ķēdes. Tās visas lietas ir labas, tās ir no Dieva ieceltas. Bet līdz ko mēs paši nepaklausīsim Dieva vārdam, nekas tevi nevarēs darīt brīvu. Jo Dieva vārds saka, Jāņa evaņģēlijā, ja jūs atzīsiet patiesību, patiesība jūs darīs brīvus. Patiesība. Un tā ir Dieva vārda patiesība. Kad tu viņu dzirdi un tad tu paklausi, amen. Un mēs esam tajā procesā, amen. Mēs neesam neviens perfekts. Mēs jau būtu debesīs. Bet slava Dievam, ka Dievs tev vēl nav paņēmis debesīs, ka tev ir uzdevums, amen, ka tu tici par saviem mīļajiem. Un tu pirmkārt tici pats par sevi, vai ne? Un tā ir tā otra lieta, ko 51. psalms saka. Sagraustu garu tu neatstāji un nenoraidi. Turpat apakaļ. 51. psalms, 19. pāns. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars, salauztu un sagraustu sirdi, tu Dievs nenoraidīsi. Upuri. Un tas ir tas ceļš, ko tu ej. Par Dievu spēku tavā dzīvē tev būs jāmaksā. Jēzus par to samaksāja. Krusta naudu. Un ne jau tā, ka tas tagad ietver tavu naudu, visu naudu. Tas ietver naudu. Jo tev atmoda nevar notikt un izlaušanās vispār notikt. Ja mēs nesatveram Dieva likumus, Dieva vārdu pavēli, ko viņš māca mums dot nestoties un labprātīgos iedojumus. Tā ir Dieva vārdu pavēle, ko viņš mums saka. Un šeit arī, un te ir tas, ka Dievam patīk satriekts un salauzts un sagrauts sirdi. Dievs tu nenoraidīs. Un tas nav par to, ka Dievu iepriecina, ka tu esi nabaks, vai tu esi slims, vai tu esi vienalga, vai invalīds, vai maznodrošinātais, vai bagātais, kurš arī uzskata, kuram Dievu nevajag. Bet tas ir par to pazemīgo sirdi, par to slāpstošo sirdi. Tad, kad tu uzliec galvas spilveni vakarā, ko tu domā? Kas ir tas, ko tu pārdomā? Kurš ir tavs palīdzētais? Kurš ir tavs glābējs? Kurš ir tavs problēma atrisinātais? Kurš ir tavs dziedinātais? Kurš ir tavas dzīves sakārtotājs? Amen. Kurš ir manas dzīves sakārtotājs? Tas kungs. Nemācītāji bija, ne tavs laulātais, ne draugs. Tas kungs, amen. Un tas ir tas izmisums, tas ir tas slāpes, kad tu sāc kļūt neapmierināts. Es gribu būt sveitīts. Es gribu būt brīvs no atkarībām. Es gribu atbalstīt Dievu darbu, Dievu vārdu izplatīšanos. Es gribu dot un aizdot, un es gribu, lai man pašam paliek pāri, amen. Un tā ir Dieva griba. Dievs nekad negrib apsakt. Bet viņš prasa šos, viņam ir šie soļi, viņam ir šie principi. Bet var teikt, amen, viņš mums māca. Tāpat kā skolā tu esi mācīt, tu visi taču gājuši skolā, vai ne? Visi taču, kā saka, savu vārdu māk uzrakstīt, vai ne? Vai taču zini, kā te kā savu burtu vai savu vārdu kaut vai ne? Tu esi gājis, tu zini tās lietas, tās arī tev prasīja, vai ne? 1. klasi beigt un iemācīties kādas lietas pareizi. Un tas pats arī Dievs, mēs nevarēsim tikt tālāk, ja mēs nepaklausīsim Dieva vārdam pareizi. Un galvenais, kas ir tie tavi tuvinieki tev vēro? Tavi mīļie tev vēro, pirmkārt Dievs tev vēro. Eņģeļi skatās. Ienaidnieks skatās. Vai tu paklausīsi Dievam, vai tu nepaklausīsi? Vai tu paklausīsi, vai tu nepaklausīsi? Bet pār visu Dievs skatās. Un tad, kad tas tavā sirdī ir pilns līdz malai, ka tu negribi tā dzīvi tālāk dzīvot, tad tu sāc paklausīt Dieva vārdu. Amen. Un tas ir satriekts, gars satriekts, salauzts un sagrauzt uz sirdi, tu Dievs nenoraidīs. Paldies Tev, kungs. Un 12. pants, kad pat atpakaļ radi manī Dievs šķīstu sirdi un atjauno manī patstāvīgu garu. Radi manī šķīstu sirdi, tīru sirdi, kas Tev ir patīkama, un atjauno manī patstāvīgu garu. Un ko nozīmē patstāvīgs gars? Tas ir tas, ka tu esi nelūkāms, tu esi ar mērķi, tu neesi izšaubāms, tu esi stabils, tu stāvi uz Dievu vārdu. Kad tev kāds saka, ko tu tur, ko tu mācies, ko te ejus draugs, kas tu būsi, brīnis, ko tu veiks, kas tu te būs, kas tev būs par to, cik tev par to maksā, kāds ir tavs ieguvums. Bet tu zini, ko Dieva vārds saka, un tu esi stabils.
Un tu paklausi Dieva vārdam, nevis tam, kas tev pirmais kaut ko pateiks pa ceļam. Amen. Vai darbā, vai uz ielas, vai ciemā, vai pilsētā. Vienmēr kāds atradīsies, kas kaut ko pateiks. Un radi mani šķīstu sirdi un atjauno mani patstāvīgu garu. Neraidi mani prom no savu vainu un neatņem no manis svēto garu. Un atdod man atpakaļ šo pestīšanas prieku un stiprini mani šo paklausības garu. Amen. Stiprini man un atdod atpakaļ. Pestīšana šis prieks, šī burbuļošā upe, kas tevi plūst. Amen. Kas tad kā tad Dievs aizskar? Prieks nāk. Miers, prieks. Svētajā garā. Tāda ir Dieva valstība. Amen. Tā, kad apustuļi gāja zīmes un brīnumi notika, kas bija pilsētā, bija līksmība. Un reliģijā nepatika, farizējiem nepatika. Bet pilsētā bija līksmība. Amen. Tāpēc, ka patiesie cilvēki, patiesi, nu visi jau grib būt patiesi, un visai uzskata, viņi ir īsti un patiesi. Bet pamatām cilvēki, kas ir slāpstoši, un viņi vērtē Dievu vārdu, viņi ir īsti, viņi ir patiesi. Amen. Viņi tic Dievu vārdām. Un Dieva vārds viņiem palīdz. Amen. Un Dieva vārds izved viņiem cauri. Amen. Kurš tad tavā grūtībā vārdu izteiks no tavas mutes? To pats, vai ne? Amen. Slava Dievam par to. Un tas ir tas, kad mēs stāvam spēcīgi uz Dieva vārda. Un mēs paklausības garu. Mēs nekā nevar iemācīties pazemību. Nu kā tad es šodien nevarēju visu sapnis uz šeit, vai ne? Vai tas varēja kaut man būtu, kaut vai būtu traktors, jā. Vai tačka, jā. Aizbraukt uz tavu māju pakaļ, un atvest. Vai mašīna, jā. Un kad ja tu neizkāptu no gultas, un ja tu nenāktu, vai ne? Un nebrauktu ar autobusu, vai vienalga. Nu, tas nav iespējams, pareizi. Bet tu esi izdarījis to lēmumu, tu esi Dieva namā. Paldies Tev, kungs, par to. Un tu saki viņam paldies, un tas nozīmē, ka tu esi pazemīgs. Pazemīgi nevar iemācīties. Es varu pie tavas mājas piestāties, pieklauvēt, kad tu viņu pateikt, nu, ka ceļies augšā nāčā pie. Bet tas jau neko nepalīdzēs. Amen. Tava ticība nedarbosies. Dieva vārds ir tad, kad tu apliecini Dieva vārdu, runā Dieva vārdu, tad tava ticība sāk darboties. Tad Dievs savu vārdu dara tik dzīvi tevī, ka tu sāc neredzamās lietas redzēt, kā jau viņas tev būtu, ka tu sāc redzēt savu dziedinātu, ka tu sāc redzēt sevi apgādībā, ka tu sāc redzēt sevi garīgu svētītu. Plaukstoši, uzplaukstoši, amen. Ejot Dieva darbā, ejot Dieva uzdevumā. Un tas nav par to, kas tu būsi. Tas ir par to, ka mēs visi saslēdzamies ar Dieva vīziju, amen. Glābt pazudušos, amen. Un pa priekšu Dievam vajag mūs piecelt, ieejot, iesmērēt, vai ne? Izārstēt. Kā Dieva vārds saka, veseliem jau ārstu nevajag. Tie, kas visu zina, tiem jau nevajag ārstu. Bet neveseliem vajag ārstu, vai ne? Un neveselēs ir tas, kas ir pazemīgs, amen. Un Dievs grib tevi stiprināt, bet tas ir tas, ka vienkārši tu pats paklausā, amen. Un tevi ir uzslavs šodien, uzsit sev uz pleca un saka, paldies, es paklausīju. Es atnācu šodien uz draudzi dzirdēt Dieva vārdu. Un saka, paldies par prieku. Saka, paldies par prieku. Saka, paldies par prieku. Saka, saņem to prieku. Nesties uz mani, skaties uz iet un sāc saņemt. Sāc saņemt, uzsit sev uz pleca, vai tu sirds vai pleca skreisies par labais. Dievam ir visās pusēs. Dievam visās pusēs ir dzīvība, vai labajā, vai kreisajā, un, protams, fiziskā sirds kreisajā, jā. Bet tu saki, es saņemu prieku. Es saņemu dziedināšanu. Es saņemu mieru. Mana dvēsele. Līksmojas. Tiek pavarota. Ar tauku barību. Jā. Ar tauku barību, Dieva vārds saka. Dieva vārds ir trekns. Dieva vārds ir bagāts, jo viņš ir dziedinošs. Viņš ir atjaunojošs. Viņš ir gudrība dodošs. Un viņš ir izaicinošs. Izaicinošs tevi paklausīt. Amen. Un to jau mēs zinām pareizi. Visi jau pacelt rokas, ka Dieva vārds ir izaicinošs, ka kādā mirklī, kādai gribās. Bet kungs paklaus tev. Amen. Amen. Un tas ir tas, ka viņš tevi stiprinās ar šo paklausību. Un ja tu vienā solītī jau paklausi pirmo, otro, un kur jau zina, ka nākt uz draudzi vispār vairs nav problēma, pareizi. Bet tā kā jūs, tas izteiks gatavs un viss liekas kādreiz, bet kādreiz paši iedomājamies, kā bija nākt uz draudzi.
veselu kultūru, vai ne, kas nebija pierasta tā. Nākt uz draugs teikt, kas tur? Kā tur vispār nesaprast, vai ne? Bet atkal citām lietām mēs ejam cauri pareizi. Paldies Tev, mums tā kā tas ir tas teikums, saklopā man, tas ir tas veids, kā es varu nākt pie Dieva. Ar slāpstošu sirdi, pazemīgu sirdi. Amen. Tas ir tas iekšienē, ka tu vakarā uzliec galvu uz spilvenu un tu saproti, ka nav neviens, kas tev palīdzīs. Kā tikai Dievs. Kāds kaut ko sola palīdzēs, kāds kaut ko saka aizlūks. Jā, mums lūkšanas ir krautē, mēs lūdzam. Bet tu jūti, ka tu saproti, ka neviens tev nevarēs kādās lietās iziet cauri. Ka tu pats iziet cauri kopā ar Dievu vārdu, un tad tu nāc uz draudzi, un tad tu slavē, un tad tu pateicies, amen. Mēs visi kopā slavējam un pateicamies un dodam godu Dievam, amen. Par to, kā viņš tevi šajā nedēļā ir izveicis, vai ne? Kā viņš tevi svētīs, amen. Un kad tev ir darbs, tad tev ir darbs. Un ir jāstrādā. Un tad, kad tev ir brīvdiena, tad atkal tu nāc un pateicies, amen. Slava Dievam par to. Un mēs varam būt priecīgi, tā kā brīnišķīgi, vai ne? Tā, kuris paliksies 9. psalms, palīdz man svētais gars. Viņš kaut kurš saka, mani viņš ved. Šodien. Ticības ceļojumā. Un mana ticība. Šodien pieaug. Būs spēcīgāk. Mēs paklausu. Tavam vārdam. Amen. Amen. Brīnišķīgi. Tām. Halleluja. Slava Tev, kungs. Tagad tas pats 69. psalms. Tā kā bailes, tas nav, ka mēs baidamies no Dieva. Jā, ja mēs esam bailīgi un dzīvojam grēkā, tad jau lielākā daļa arī nenāk pie Dieva. Ja aiziet labāk kāds reliģisks rituāls izdara, uzliek kādu svecīti var mājā uzlikt. Un lūk to kungu. Un vēl kafiju var dzert klāt un tēju. Tad tu arī var. Tas nav aizliegts. Vienalga, kādā veidā. Bet nosaukt Dievu vārdam spēku. Un tad vienkārši liekas, caur kādu mēs iziesim cauri pie Dieva. Caur kādu lūdzēt, caur kādu aizlūdzēt, caur kādu priesteri, baļķušku, vai arī caur mācītājiem. Mēs iziesim cauri. Mēs neiziesim cauri. Amen. Halleluja. Halleluja. Tā kā nekāds tāds reliģijas un tradīcijas mums nepalīdzēs. Un tas pirmkārt nosaukt Dieva vārdam spēku. Un tas tagad nav par tevi, bet lielākā daļa cilvēku arī dzīvo reliģijā, tradīcijās, uzskatos, un tās ir bailes. Un tās ir bažas. Kāpēc? Tāpēc, ka ticībai pretstats ir bailes. Saki bailes. Ticība. Divi spēki. Tie ir divi reāli spēki. Viens ir Dieva spēks, otrs ir Sātana spēks. Un kuram tu paklausīsi? Tā pusē tu būsi. Ja tu paklaus Dievam, tu dzīvo Dieva spēkā, gudrībā, apsardzībā, un eņģeļi ir sūtīti. Tavam labumam kalpo Dieva komandēt izsūtīt, ne mēs viņus izsūtam. Mēs pavēlam, mēs sakam viņiem, un Dievs viņus izsūta un saka, ejiet, dariet, tie bērni lūdz, tie bērni prasa, un Dievs iesaistās. Bet mēs nefokusējamies uz eņģeļiem, uz eņģeļu vizitācijām, nezinu kādiem gaismas eņģeļiem un tā tālāk, bet mēs fokusējamies uz Dieva vārdu, amen. Amen. Un ja tu neesi redzējis Jēzu un neesi redzējis eņģeļus, nemaz netiecies un neprast to Dievam. Ir sevišķi pēc eņģeļiem. Sātans ir gaismas eņģeļs. Un viņš atnāca tādā veidā, ka tu negribēsi. Bet mēs paļaujamies uz Dievu vārdu. Un tāpēc ir tik svarīgi lasīt Dievu vārdu. Amen. Lasīt Dievu vārdu pašām. Lai tiešām netiktu viltus pievilt. Amen. Paldies Tev, kungs. Un 30. pantā. Es esmu nonīcis un pilns sāpju Tava palīdzība, kungs, lai mani uztur. 69. 30. pāns un 31. Es slavēšu Dieva vārdu ar dziesmu un godināšu viņu ar pateicību. Redzi, es slavēšu Dieva vārdu. Es slavēšu Dieva vārdu ar dziesmu un godināšu viņu ar pateicību. Tas tam kungam patiks labāk nekā lielopi, nekā vējs ar nagiem un šķeltiem nagiem un tā tālāk. Mēs pie Dieva tuvojamies ar atklātu sirdi.
Un es slavēšu Dievu ar viņa vārdu. Un, protams, slavēju, tāpēc mēs slavējam, tāpēc mēs dziedam, amen. Tāpēc mēs varam pacelt rokas, jo mēs stāvam kunga priekšā un ķēniņ priekšā. Un šis gads ir šis pielūgsmes gads. Šis ir šis gads lūkšanas gads. Šis ir gads, kad Dieva vārda apsolība tavā dzīvē piepildīsies. Un šis ir tas gads, kad Dieva vārda apsolība tavai personīgai dzīvē piepildīsies. Un šis ir tas gads, kad Dieva vārda apsolība piepildīsies. Un tavi bērni atgriezīsies. Amen. Un mazbērni atgriezīsies. Un tavi tuvie un tavi mīļie, par ko tu tici, ja tev nav bērni, Dievs tev dos garīgos bērnus. Aleluja. Aleluja, kurus tu var ieguldīt un ieguldīt sevi un būt draudzē un lūgt un iesaistīties un Dievs tev dos, aleluja, aleluja, slava Dievam, slava kungam, par to nav ko reizēties, amen, amen, tu reizēties ir tikai nepaklausīt Dievam, to nevajag, to nevajag, tā kā, paldies tev, kungs, viņa vārds ir tas, ka mēs godināsim, un Dieva godība šajā gadā iespār tavu dzīvi, kā mūsu, mēs ceturtdienās tagad runājam, kādreiz es kaut ko ierakstu, audio jums te nosūta, tādu, ko es to priekšu diezgan to darīšu un tā. Bet tas ir šīs abas ceturtdienas, par ko ir runās. Spiedies, mēģini tikt arī ceturtdienās. Es no Siguldas uz Rīgu braucu 50 kilometrus. Trešdienās, ka vajadzēja slāpes, vajadzēja spēku, vajadzēja ieguldīt spēks, vajadzēja ieguldīt finanses. Spiedies kādā reizē, spiedies kādā svētdienā. Vairāk, jā. Un tas ir tas, ko es gribēju svētdienās teikt. Paldies tev, kungs. Jā, par šo godību, par šo pielūgsmu un ceturtdienās. Paldies, svētais gars, ka mēs tagad runājam 2 ceturtdienas, visi mācamies kopā. Šis personīgais laiks ar to kungu. Amen. Personīgais laiks ar to kungu. Individuālais laiks ar to kungu. Šajā gadā ir ļoti nozīmīgs, ļoti vajadzīgs mums ikvienam. Personīgais laiks ar to kungu. Personīgais laiks. Intīmais kāmbars, tas nozīmē, ka Dievs atmaksās tev apslēptās, tumsībā apslēptās lietas. Paldies tev, kungs, un tad mēs viņa vārdu slavēsim un ar dziesmu godināsim viņu ar pateicību. Ar pateicību. To, ko Dievs būs darījis, vai tu var teikt tā, ne? Un tālāk 70. psalms, tur pat uz priekšu 5. nodaļā. Lai tevī priecājas un līksmojas visi, kas tevi meklē. Lai tevī priecājas un līksmojas visi, kas tevi meklē. Un patstāvīgi viņi, lai saka, liels ir Dievs. Tie, kas meklē tevī glābiņu un pestīšanu. Amen. Liels ir Dievs. Tie, kas meklē tevī glābiņu un pestīšanu. Viņā mēs meklējam glābiņu. Viņā mēs meklējam pestīšanu. Amen. Viņā mēs meklējam atbildi savai dzīvei. Viņā mēs meklējam dziedināšanu un apliecinām dziedināšanu. Viņā mēs meklējam un apliecinām un ticam par labklājību, par finansiālu uzplaukumu. Viņā, amen, viņā ir šī dzīvības upe. Viņa gars ir tevi, amen. Tu esi viņā un viņš ir tevi, un tevi iekšā ir šis burbuļojošais svētā gara spēks, amen. Kas var tevi cauri, kas tev piepilda, dod mieru, dod prieku. Kad cilvēki krīt, kas tad to padara? Padara to kunga gars, amen. Kunga gars tev aizskar. Svētais gars tev aizskar. Prieks, ka nonāk svētais gars tevi kutina, amen. Svētais gars tevi atjauno, viņš tevi spirdzina. Tad, kad tu sajūti rokās vai kaut kur deg, uguns karstums kādā ķermeņa daļā, tas nav dziedinājums. Amen. Tad, kad tu pēkšņi rīti pamosties un sāc redzēt un domāt, nē, šitā gan es vairs negribu darīt. Tu esi saņēmis atklāsmi. Tu esi saņēmis gudrību, un Dieva ticīgā dzīve tiek celt uz atklāsmes, tiek celt uz Dieva vārda gudrības. Ja mēs šeit visi nogāzīsimies gar zemi un gulēsim 1 svētdienu, 2 gadu, 3 mēnešus, 4, tad kāds tad būs rezultāts? Tad būs guļošie kristieši. Ir daudz kustības bijušas, kas ir raudošie, raud nepārtraukti. Bija tajos laikos raudošie. Neteikšu sīkāk un tā, raudošā kristietība. Ir laiks raudāt, ir laiks celties augšā, amen. Un tad, kad mēs tiekam piepildīti ar mieru, ar prieku, ar uguni, ar dziedināšanu, tas ir priekš uzdevumā, tas ir priekš mērķa, amen. Lai tevi un mani sagatavot, vai var teikt amen? Amen. Lai tevi un mani sagatavot, kam? Kalpošanas darbam, tam aicinājumam, kas Dievam ir priekš tevis. Un mīļais draugs, kaut kas ir jāmācās tev.
jālasa, Ībelē, reizēm negribās, bieži negribās, jālasa, jālūdz vai ne, vēl ar negribās, jo vairāk lasīs, jo vairāk lūks svētajā garā, jo vairāk saņems atklāsmu un gudrību. Un kādam labs tavam biedram tas būs, un kādam nebūs. Bet Dievs nešķiro. Viņam nav visi vienādi. Slāpsti, tu saņemsi, amen. Tas pats uz finansēm. Tā, kad tu dod, tā, kad tu tici, tā, kad tu paklausi Dieva vārdu, ka viņš saka, atnesiet 10. tiesu manā namā, kas ir pavēle. Tad mani pārbaudiet, vai es nepadzīšu postītāju kukaini no jūsu dzīvēm, no jūsu labības laukiem. Pārbaudiet tad mani. Pārbaudiet. Vai es nelikšu jūsu vīna kokam uz zeltu, uz plauku, jūsu dzīvē, jūsu garam atjaunoties spēkā. Tad tu paklausi un saka, kungs, es tev uzticos, es tev dodu. Amen. Tas ir Dieva vārds. Ja galva saka, ojojoj pretējo, jā, tā kā slava Dievam. Un tas ir, kā Dievs šeit saka, lai tevi priecājas un līdzmojas visi, kas tevi meklē. Un patstāvīgi viņi saka, liels ir Dievs. Saka kopā ar man, liels ir Dievs. Liels ir Dievs. Liels ir Dievs. Liels ir Dievs manā dzīvē. Saka, manā dzīvē. Liels ir Dievs manā dzīvē. Bet redz teiktas, ko Matīš, Svītriņa, tie, kas meklē tevi glābiņu un pestīšanu. Šeit ir šī pazemība redzama. Tie, citādi Dieva vārdu raksturvietās ir saka, tad, kas otrs vārds. Salamana pamācīja 3. nodaļā, kad Dievs māca atkal dodiet visu godu tam kungam un nesiet Dievam. Pirmais viņš saka, un tad pildīsies tavi šķūņi ar pārpilnību. Un tad, jā, tā kā bieži ir tad. Tad, kad tu mācīsies, tad ir tā. Tad, kad tu lasīsi, tad Dievs dos. Tad, kad tu lūksi, tad nāks, jā, amen? Tad, bet šeit ir arī tie, saka tie. Saka, es tas esmu. Tas ir tie. Un tas ir tu. Tur ir tavs vārds iekšā. Tu vari paskatīties, liels ir Dievs, ieliec savu vārdu, kur vārdu mēs paņemsim Solvita, kas meklē tevi glābiņu un pestīšanu. Amen. Ieliec tagad savu vārdu iekšā pats. Liels ir Dievs. Un saka savu vārdu. Saka, jā, kas meklē tevi glābiņu un tavu pestīšanu. Uzreiz brīnišķīgāk skambā, ne? Vairāk personas. Liels ir Dievs. Kad Inese meklē tevi glābiņu un pestīšanu, vai ne? Visi pēc kādas. Liels, amen? Dievs ir liels un viņa vārds ir liels, amen, 6. pants. Bet es esmu veidīgs un nabaks, saka Dievs, steidzies pie manis. Tu man esi palīgs, mans glābējs. Ak, kungs, nekavējies. Un tas ir, kad tu esi veidīgs, nu steidzies, atgriezies pie Dieva. Dievs jau tevi ir klāt, amen, tā kā, kas ir tas, ko tu redzi? Tas ir par šo pielūgsmi. Es zinu, ka es pagājušas svētdien runāju par Dievu vārdu, raksturvietu autoritātēm, kad kungs gribēs, es to turpināšu drusku, kā viņš gribēs. Bet tagad atvērā Salamana pamācību 10. nodaļu. Tas ir par pielūgsmi. Tas ir par tavu izlaušanos, amen. Tas ir par tavu un manu paklausību tālāk. Dievu vārdam. Un tev nāksies šajā gadā paklausīt. Vai tu gribi paklausīt Dievu vārdam? Jo gudrs ir, kas paklausīt viņa vārdam. Amen. Gudrs. Tas zaļos pie Dieva dzīvības upē. Viņam koks būs liels un saknes dziļi laidīs zemē. Ka daudz tur varēs paslēpties. Daudz tiks pabarot. Daudz tiks apvienināti. Daudz, kamēr tu meklē Salamana pamācību 10. nodaļu, es ātri te pieskaršos pie tā psalma 1, ko mājās lasi. Kas svētīgs ir tas cilvēks, kas nesako bezdīvīgam padomam. Bezdīvīgam padomam. Varbūt tavs draugs, varbūt pat laulātais saka kādreiz kādu ne īstu padomu, vai ne? Bet tu sako Dieva vārdam, amen. Tev jāsako Dieva vārdam, pareizi. Nec staigā grēcinieku ceļus. Tu nevari iet ar visiem kopā dzert un pīpēt un gulēt pa labi un pa kreisi. Tas nav pareizi, amen. Un arī tad, kad mūsu attiecības nav sakārtotas Dievu priekšā un mēs dzīvojam, tas arī ir ārlaulības grēks. Tā ir tā netiklība, kā Dieva vārds saka, mēs paši pie savas miesas grēkojam. Un Dievs grib, lai mēs tie attiecības sakārtojam, bet tas nozīmē, ka tu spiedies pie viņa, amen. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa vārdu,
Tāds ir līdzīgs kokam, saki kokam, kas stādīts pie ūdens upē, kas savus augļus, nes pareizā laikā, un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Tam ir pieaugums. Tu esi tas koks. Un tās saknes ir tas, ka tu laidīsi savu sirdi vairāk Dieva vārdā. Tu vairāk iesakņosies viņa vārdā. Tu kļūsi spēcīgāks, tu nebūsi mazais krūmiņš pudurīts, bet tu sāksi veidoties kā koks, kā stūprs. Amen. Amen. Kas stādīts pie ūdens upē. Ūdens upes, ūdens Dieva vārdā ir raksturojums, ir Dieva vārds. Dieva vārds. Ir svētām garam 7 simboli, bet ūdens raksturo Dieva vārdu. Un, ka mēs sakam, mums mazgā man tīru un šķīstu. Tas nozīmē, mazgā man ir savu vārdu. Mazgā, tā kā mēs lasām, ka mēs spoguļojamies Dieva vārdā. Un tad viņš parāda kādu netīrumu, kur ir mūsu deguna, vai ne? Un katram ir kāda pumpa. Bet tad to pumpu nevajag audzēt lielu, vai ne? Un tad ko vajag darīt? Vajag paņemt Dieva vārdu. Labi, es neteikšu vairāk, ka kādam teikt, tiešām murtiski. Vienkārši tik vaļā no tās pumpas, amen. Un daudz nevar spaidīt pumpas, ceļš jauniešiem. Tad pēc tam būs sliktāk. Paļaujies uz Dieva vārdu, amen. Nespaidi, aleluja. Ieciekšā Dieva vārdu, amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Un ka vecākā gājuma cilvēkiem, vīriešiem ir ūsas daudz. Daudz dažādi matiņi, aleluja. Un degungals netīs, aleluja. Nu tā pieeja pie spoguļu paņem un izdaug, vai ne? Amen, ieprocem, vai ne? Aleluja, aleluja, aleluja. Un tu tur ieraugi, tas ir īsti un labi. Un tāpat degungals, ka netīs. Degungals netīs, tā kā nepaklausīs Dieva vārdā. Vai esi grēkāms, kurināsies pretī. Un tad apsīsies Dieva vārdā un tas lasīt negribēsies. Tur liekas, viss pa mani tiek teikts, vai ne? Es neesmu devies, esmu sākos Dieva vārds. Kas Dievam nedod, neiemantos debesis. Kas netiklībā dzīvo, neiemantos debesis. Un tu uzreiz liekas, nu ir cauri, nu ir vāks. Nu, varbūt arī var pienākt vāks. Tāpēc uz šodien dzirdi Dieva balsi un nācies viņa vārdā, amen. Un iecietini savu sirdi, amen, ka tu būtu gulis. Tas koks ar koks. Kurš grib būt ozols? Nu, ir ozols. Nu, zini, kā Latvijā, zina, ir kāda ozola arī kaut kur apkārtnē ir kāds ozols, vai ne? Kurš grib būt kā ozols koks? Koks kā ozols. Lies vēju, būšam neizpūš, vēdras nāk, jūras krastā šeit, un nekas nenotiek. Amen. 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 Un tāpat arī tu kā koks, Dieva vārds spēkā pilns. Es un mans nāks kalpos tam kungu. Es esmu svētīts. Es esmu lūdzu pagātni, man ir aizmirsusies. Vienalga kāds par mani saka, ko pagātnē. Es esmu dziedināts. Es esmu brīvs. Vienalga, ko kāds skolotāji teikuši par Dievu pagātnē. Ceturtdien man es biju dievkalpojumā. Palīdz man svētais gars. Pat to psalmu, to pantu pateikt man. Kad kāds kalpotājs bija norakstīts uz skolas laikiem. Izsmiets, viņš nevar mācīties. Jā, tas bija tā lekcija. Viņš nevar mācīties, viņam nekas nepadodās. Un viņš atrada Dievu vārdu. Viņš stāvēja uz Dievu vārdu. Tad to, ko saka viņa skolotāji, nav patiesība. Amen. To, ko Dievu vārds saka, tā ir patiesība. Amen. Un viņš sāk lasīt. Un šodien viņam ir Āfrikā. Pa visu Āfrikas lielāko kontinentu viņš ir kalpotājs. Pats galvenais. Amen. Aleluja. Dievam nav nekas neiespējams. Tā kā saka koks. Koks. Mums vajadzētu Solvīt māsu uztaisīt kādā reizē koks mājās. Svētdienas skolā, vai ne? Aizvest uz māju. Un pašai koks pie mums pielāc. Skaists koks. Uzzīmēts koks. Un tur kaut kas sēž. Tur neskatās. Un es skatos no tā laika, kad dēlam bija 4. klasē. Tā laika viņa stāv. Aleluja! Aleluja! Koks! Saka koks! Es esmu koks! Es esmu spēcīgs! Es esmu spēcīgs! Amen! Un es tavi talanti, viss tavs balss, tavs miers, tavs spēks atraisīsies. Tavs redzējums, tu ticēsi.
Un tu saslēgsies ar Dievu darbu, amen. Un tas ir tas, ko tu redzi. Ja tu redzi Dievu vārdu, tu būsi kā koks, amen. Ja tu neredzi Dievu vārdu, tad tu būsi, kā latviski saka, te mums ir pie durvīm, vai ne? Paklājiņš. Bet, tas paklājiņš tā labi skap, vai ne? Durvīm paklājiņš. Pat jau viss staigās pa virsu. Ievainieks, dēmoni, tevi komandēs, tevi raustīs. Tu būsi nelaimīgs, daudz, tev būs bailīgi. Kad tikai man mazāk palikt, kad tikai man pašai būtu, kā es iedošu Dievam, man tam un tam nepaliks, ar vienu roku es gribu dot tev, Dievs, es gribu. Un solās mēnesi no mēneša, dienas no dienas, kungs, es tev došu, bet nevar. Un ienaidnieks staigā pa virsā, amen. Neesi tāds. Grīts rūpa, jā. Neesi kā ozols, amen. Aleluja. Tāpēc, ka tu esi ar asinīm atpirkts, tu esi izpirkts ar svētu aicinājumu, tu esi apbrīvots no atlamās dzīves, no grēka dzīves, kurā tu piedzimti un dzīvoji. Protams, vecais Ādams. Vainīgs, bet šodien ir jaunais Ādams, Jēzus Kristus, amen, kurš ir nācis un samaksājis tevi un man izrāvis ārā no visiem posta, no visa posta, kas tev bija pielikts, kā birka, klāt, atstātā, nevērtīgā, muļķīgā. Kurš nopirks jaunu kleitu? Vai jauns bikses? Ir kaut kāda birka. Ir. Muļķīgā, neizglītotā, nevērtīgā, sasistā, ievainotā. Izgulētā, ja pretēji puisis, izmainītājs, lai kādas birkas tev būtu pielikt, dzērais, alkoholiķis, slepkava, bandīts. Dievs šodien visu piedod, amen. Viņš šodien piedod tev, lai tu ej tālāk, amen. Tāpēc, ka tu esi izredzēts ar svētu aicinājumu iet tālāk un saslēgties ar to kungu darbā, amen. Un kādā tu ārsts, profesori, mediķi, piemēram, vai viņi var tik izmācīties 6 gadus? Tur ir daudz gadus jāmācās. Tāpat veikalā, visas programmātikas, viss, tu nevari vienā dienā. Kristiešiem liekas tūlītās būs un viss iedosies tūlītās, jā. Dzīvos grēkā un viss notiksies. Tu kā koks esi, amen. Kā koks, un Dievs tev šajā gadā grib kā koku iestādīt savā vārdā un draudzē, ka tu saslēdzies ar Dievu uzdevumu. Visas tās pašas svētības, viss, ko dara Dievs caur draudzi, viss labtās dvēseles, viss, kas tiek uzrunāts, viss, kur arī mēs sējam kalpošanās, un no šīs draudzes, viss tas ies tavā kontā. Dievs tev nepaies garām. Nekad. Tikai mēs nevaram viņam paiet garām. Amen? Un tas ir tas šaurais ceļš, par ko tev jāizvēlās iet. Un šodien izvēlies viņa vārdu dzirdot, kad tu atskatīsies atpakaļ. Neskatīsies atpakaļ uz pagātni. Un kad tu neļausi tām birkām, tām piešūtajām un tām, kā viņas vēl tur var nosaukt, zīmītēm pieliktām pie tevis, ka tu viņus noplēsies nost. Amen. Un neskatīsies uz to, ko kāds par tevi ir teicis, ko kāds par tevi ir domājis, un ko šodien domā par tevi, un ko šodien kāds saka par tevi. Un es tev pateikšu labo ziņu, kāds par tevi smējās, un man par mani smējās. Amen. Kādam tu nepatīc ar savu ticību, ar savām slāpēm. Kāds tev nāvās katru grēku, ko tu izdari. Un tas ir, ko Dievvārds saka, viņš savā acī baļķi neredz. Bet mēs šodien liekam nost visus smagumus, visus grūtumus, amen. Lai mēs acis būtu redzīgākas, viņa vārdā skatīties, amen. Lai tā gaisma vairāk atklātos, šī atklāsme nāktu tavā un manā dzīves ceļā, amen. Ja tu to vēlies, pacel roku Jēzu, ne man, bet Jēzu. Un es vēlos, es abas rokas varu pacelt, amen. Es vēlos. Jo Dievam ir daudz lielāka augstuma, daudz lielāka dziļuma, daudz lielāka plašuma priekš tavas dzīves. Un Satans samaksās visu, ko viņš ir nosaucis, amen. Tikai, ja tu izvēlēsies sekot kunga vārdam, amen. Ja tāpēc tu neskaties, ko tev dara kaimiņš tev. Neskaties, ko tev dara ciepatoms priekšnieks. Neskaties, ko tev dara kāds bērns vai miesīgais bērns, vai mamma, vai tētis, vai draugs, vai laulātais. Tas ir labi, kad dar kopā un iet, tas ir brīnišķīgi. Vai brālis, tu neskaties uz to. Tu skaties uz Jēzu, amen.
Šaurs ir tas ceļš, kas ieiet pa dzīvību. Šaurs ir tas ceļš. Šaurs. Plats ir ceļš, kas ved uz pazušanu. Amen. Plats. Un platais ir tās ir tavas domas. Tas ir tavas gudrības pēdiņās. Tas ir tas, man neviens nemācīs, man neviens neko nepateic. Es domāju šitā, es dzīvoju šitā, es esmu pieradis šitā. Manā dzīvē bija grūti bērnībā, jaunībā. Mani nemīlēja, man atstāja, man sita, man izvaroja. Daudz kas varētu būt, kas ir bijis. Bet šodien tu uz to neskaties. Tu esi šodien Dieva namā, lai tev Dievs varētu sagatavot un mēs tālāk. Amen. Un tas ir process, tas nenotiek vienā dienā. Tas ir process, amen. Tā kā tu esi tas koks stādīts pie Dieva vārda, koks, kurš laiž saknes dziļi iekšā, saknes savā garā. Un tad tu būsi nelokāms, kā es pirmie teicu, nelokāms. Amen? Amen. Un nekas tevi neizšaubīs. Un ir sevišķi, ka šie laiki tuvojas tagad, kas ir priekšā, kad būs sakustināšanas laiki, satricināšanas laiki mūsu pasaulē. Bet Dieva bērniem būs svētību laiki, Dieva bērniem būs uzplaukuma laiki, Dieva bērniem būs atgādājumu laiki, amen. Amen. Dieva bērniem, ja tu paklausi viņa vārdam, amen. Amen. Un tikai tad man ir jāpiesaka atkal, ka tu, ja tu esi Dieva vārda darītājs, un ir laiks, kamēr tu mācies, bet tu sirdī zini pats, tev svētais gars pasaka, es tev nesaku, kā tev dod, cikos tev dod, ko tev nedod. Tik svētais gars, amen. Vai visi zina un sajutuši svēto garu nomanīšu, tad Dievs pasakupina tev dod, vai ne? Un vai ir tā, ka tev viņš pasakupina dod, un tu neiedod, nu man ar tā ir bijis. Tu neied, bet tu taču esi sajūts, vai ne? Kāpēc bailes, vai ne? Kā es varēšu? Kā es sarūkšu galvas kopā, vai ne? Bet no to mēs atlaižam vaļā, amen. Un mēs uzticamies Dieva vārdam, tāpēc kā koks. Un Salamona pamācības 10. nodaļa, tas ir tas, ko tu redzi. Un tāpēc Jēzus arī meklē tādus, kas viņu pielūgs garā un patiesībā. Un ja mēs neesam tās tiesas devēji, un ja mēs pat negribam par to mācīties, un labprātīgo ziedojumu devēji, nu nebūs tās svētības tev. Nebūs. Kādu laiku te būs, kaut kas jau būs. Dieva žēlastība būs pāri, bet svētībās un uzvarā tu nekad nebūs. Nekad. Tu būs sakauts, tu būs atkarībās, tu būs vājībās, jo tur būs tava sirds, tur būs tava nauda, tur būs tava manta. Ja tas ir alkohols, ja tās ir narkotikas, ja tās ir perversijas, ja tās ir lietas tikai sev, man, give me, dod man, tad Sātans arī tevs lietas tev dos pēc kā tu dzīsies. Amen. Tajā būs tukšums, tajā būs nemies, tajā būs slimības, tajā ir depresija, tajā ir nabadzība, visā. Bet Jēzus Kristus ir samaksājis. Amen. Lai tev būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Vai tu vēlies tādus kristietis būt? Vai tu vēlies kādus citus, kad tu redzi kristieši, ir nācies redzēt kādus 5, 10 pēc kāds, zeķi stauris, viss aplīsis, ja? Svārki ieplīsuši, iziruši. Cik grūti Dievam kalpot. Jo es nabadzīgāks, jo man labāk. Jo es svētāks. Vai tu tā ir patiesība? Sātans tā grib. Reliģija grib, lai tu būtu nabadzīgs. Bet Dievs grib, lai tu būtu spēcīgs, pilns viņa vārda. Un Jēzus teica, es esmu nācis, lai būtu dzīvība un dzīvības pārpildība. Jēzus vārdā, amen. Amen. Kā vārdam tu ticēsi šodien? Dieva vārdam? Vai Sātana vārdam? Dieva vārdam, amen. 10. pāns, amen. Tas ir tas, kā Tēvs meklē. Šajā gadā, kad tu saslēdzies ar Dievu, pēdējā atbildība. Es jau pasniedzies tāpēc atrakšā. Kā pēdējā atbildība. Kad tu saslēgsies ar Dievu vārdu, ar vīziju, kad evaņģēlijs izskanēs, tūlītās, kas te būs pa pilsētām, pa ciemiem, būs, kas tur būs Lietuva, būs ne pa priekšu Kapsēde un Liepāja, ka tu vari saslēgties. 2 valstis būs priekšā, amen. Latgale vēl plānosies, un tad atkal skrējiens rudenī. Cik ilgi būs šī draudzes, nezinu. Cik ilgi tu mācīsies, nezinu, amen. Tu mācies, esi kamēr durvis vaļā, amen. Lai tu vari tikt sagatavots tam laikiem, kas tagad stāv priekšā, amen. Un saka kopā ar mani, uzvaras laiks, saņemšanas laiks, svētību laiks, Dieva apsolījumu, piepildīšanās, manai dzīvē, amen. Dievs tev grib bagātu. Dievs tev
cauri noplīsušas zeķes, piemēram, un visu laiku maizīta un karoziņa. Un tad liksies, ka tu esi svēts, un pasaulē bārā ieiet visur, ja kur aiziet naudas, dzīves tiek izjukuši, ja, tad tur ir nagi nokrāsot, un tas, un šitas, un viss. Un tad Dieva bērniem, ja, zaļāka, pelēkā, ne, kā bija sanāk, pelēka krāsa, melna un pelēka, laikam, ja. Kā liks kā baznīca šoča. Amen! Dievs tā negrib, amen! Vai tad tu tā gribētu saviem bērniem, vai tad tu gribētu saviem tuvākajiem tādu kristietību? Taču negribētu, amen! Bet reliģija kaut kā izprotās, jā? Un tāpēc slava tev, kungs, tas ir, ko tu redzēsi. Un Dievs meklē tādus, kas viņu meklēs garā un patiesībā, kas viņu pielūdz. Un šodien tu esi šai vietā un tu pielūdz viņu, amen! Tu pielūdz ar savu laiku, tu esi pielūdz ar savu ceļa finansēm, tu esi pielūdzis, vai ne? Tu esi slavējis viņu pareizi, tu esi izlicis savu sirdi. Vai svētais gars šodien nav kalpojis? Ir kalpojis, amen. Viss caur vārds ir kalpojis, viss caur gars ir kalpojis, aizskāris, prieks izlejās, asaras bieži spālina krīt gar zemi, Dieva spēkā, amen. Kas tad to padara? To padara tā kunga gars. Viņš tevi un mani ved tālāk. Un ja tu beigsi no Dieva spēku, tad tu meklēsi spēku pasaulē. Grēkā spēku. Kā ir iznīcība, tukšums. Bet Dieva spēks ir svēts. Var jau kādu laiku, kāds arī varbūt nokrīt zemē un var pats apgulties, visu kaut ko iztēlot. Dievs nav mīts, viņš neapmānīs viņu. Bet pienāks diena, kad tev ir jāsaprot, ka svētākais spēks tev maksās. Viņš ir svēts. Svēts ir tas kungs. Svēts ir viņa vārds. Svēts ir viņa vārds. Un divas vietas viņš nevarēs dot tev. Vienu kāju būs pasaulē un otru kāju būs Dieva valstībā. Cik ilgi tu tā staigās? Amen. Un jo ātrāk tu nolemsi paklausīt Dieva vārdā, jo taisnāks tavs ceļa gājums būs. Amen. Un tās platās domas tev nepietosies, bet šaurais ceļš. Šaurais ceļš. Kad tu paklausi viņa vārdā, kad tu nomirsti saviem uzskatiem, saviem lēmumiem, tas ir šaurais ceļš. Kad tev tā negribas. Un tā kacina tas Dieva vārds. Un tā mācītāja bija atkal viņa uzraksta kaut ko, atkal viņa pasaka kādā telefonu, vai atkal viņa kaut ko draudzē, vai ne? Gudrība, Kaspar. Gudrība jālasa. Un atkal viņa kaut ko vajag. Atkal, jā. Un atkal. Bet tas nāk no Dieva gara. Un atkal. Māsa atgriezties. Un atkal, jā. Un atkal. Aizdegties tev vairāk. Un atkal, jā. Alleluja. 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 Vai tas ir uz sliktumu, vai tas ir uz dzīvību? Uz dzīvību, amen. Un domāju, ka man savādāk. Man ir divreiz vairāk. Halleluja. Dievs priecīga. Tas man uzasina. Tas man sakustina. Tas mani padara nelokā. Tas man vispār izprovicē. Halleluja. Un tas man izprovicē. Es neatkāpšos un es iešu tālāk. Amen. Vai tu iesi līdz ar tā kunga vārdu? Amen. Un tāpēc, ka tu vari saslēgties. Un tas ir tas, kur Dieva vārds radīs brīnums. Mēs nedzenamies pēc zīmēm un brīnumiem, bet tu jau esi brīnums. Amen. Tu jau esi šeit šodien. Un tas ir tas, ko es tev gribu šajā te dievkalpojumā teikt. Ko tu redzi? Ko tu redzi? Ko tu redzi? Ja tu redzēsi vairs, tu redzēsi iznīcību. Ja tu redzēsi Dieva vārdu pilnumu paklausies, tu redzēsi, kā Dievs tev klāj galvu. Dodot finanses, lūdzot mājās. Saucot, Jēzus palīdzi. Atjauno manu garu, neatņem no manis svēto garu, kā bija 51. psalms. Kristietības svētā gara, vēlreiz saka, mīļas reliģija. Tas ir tradīcijas, tas ir tukšums. Un jūs katrs esat noteikti zināt, kas tas ir. Amen. Kad kāds iegāja, tāds izgāja. Kāds grēcinieks iegāja, tāds izgāja. Bet šodien, kad tu saņem vārdu, kad tu saņem Dievu, kad tev tiek celta ticība, kad tu jūti, ka es kungs paļaušos tev, kaut es man sveitīs darbā, devis man spēku iet strādāt, devis man atalpoju, vai tā ir invaliditāte, vai tas ir vienalga kāds maz nodrošinājums. Dievs negrib, lai tajā paliktu. Viņš grib tevi ienomais būt par tautu aizdevēju, par tautu glābēju, un tev nav tūlīt ar tautu jāslēdz.
te šeit šajā draudzē, kura Ventspils draudzes tauta, amen. Saki viens uz otru. Tu esi Dieva bērns. Tu esi Dieva īpašums. Dieva īpašums. Saki Dieva īpašums. Dieva īpašums. Amen. Tu esi Dieva īpašums. Amen. Dievs tev ir izglābis ar svēto aicinājumu, lai mēs ietu tālāk. Un tāpēc grēks mūs nedara sliktus, bet grēks mūs dara mirušus. Mirušus. Grēks mūs padara mirušus. Garīgai redzei, garīgai apātijai, bet Dieva gars un Dieva vārds un Dieva svētais gars mūs dara dzīvus. Amen. Dzīvus vairāk kā dzīvus. Amen. Un tagad svētais gars saka, nu taču uztic man to 10. tiesu, atlaid taču beidzot to no savām rokām, lai es tavas rokas var svētīt. Amen. Tad uzticies, amen. Tad paļaujies, amen. Un tagad kungs saka, nu dod to ziedojumu, nu dod kādu svētvarmi. Nu, ja viņš tev to saka, nu tad atlaid to. Atlaid un saka, kungs, un sēj un dod un saka, kungs. Ko tu teiksi, to es darīšu, amen. Un tad tu skatīsies, tu no rīta jau piecelsies miegs kā nenāks un gaidīs. Kā šodien Dievs man svētīs, kā šodien Dievs man apgādās, kā viņš mani šodien tiešām rūpēsies par mani, amen. Jo viņš jau mēs lasījām salmā, meklē viņā glābšanu, meklē viņā pestīšanu, meklē viņā pilnumu un meklē viņā apgādību, amen. Amen. Atara sandara, halleluja, halleluja. Šis ir tas gads, uzvaras gads, amen. Uzvaras gads. Bet vai tu gribi uzvaru pats tagad atbildēt? Tad pacel roku. Ja tu gribi uzvaru, pacel roku, staigāt uzvarā, staigāt spēkā, staigāt dziedināšanā, staigāt gudrībā, staigāt, tagad tu runā Dieva vārdu. Tu neskaties, kas notiek vai kas nenotiek. Tu zini, ka Dieva vārds nostrādās, amen. Ja ne šodien rītā, ja ne rīt parīt, amen. Viņš nostrādās. Nostrādās, saka nostrādās. Amen. Jo tas kungs ir uzticams. Un tas ir viņa vārds spēks, tas ir sēklas spēks. Sēklas spēks, ko tu sēdi dotā kungam. No visas savas dzīves. Un arī finansiāli. Sēklas spēks. Sēklas spēks. Un 10. nodaļā es atvēru, bet mums ir atvērts, vai ne? Un no 4. panta. Gausas rokas dara nabagu, bet čaklas rokas dara bagātu. Gausas rokas dara nabagu, bet čaklas rokas dara bagātu. 6. pants. Taisnu cilvēka galvu vainago svētība, bet bezdievīgo izteicienu saklusinās viņa noziegumu sekas. Taisnu cilvēku. Tagad tu paklaus Dievu vārdu. Tu esi taisns. Tu esi taisns. Un kas notiek Dievu svētību tev pušķo vainago? Tas ir svaidījums. Tā ir Dievu labūtne. Tas ir Dievu miers. Tā ir dziedināšana. Tev vainago pušķo. Tev tas uz galvas ir. Uz galvas, tavā sirdī, visās tavās kājās, visās tavās rokās deg. Deg Dievam slavē, deg Dievam dot, deg Dievam mājā lūk, deg lūkšana par tuvāko, deg lūkšana par ciemu, par kurzemi, deg lūkšana par mammu, par deg, tevī deg, par vīru, par laulātu, par draugu, deg, tevī deg. Tā ir tā uguns, amen, amen, Dieva uguns, kas ir iedezināt tavā sirdī, amen. Jo Jēzus teica, es esmu nācis jūs kristīt ar svēto garu un uguni. Amen. Un uguns ir tā, kas izdedzina mūsu gribu, mūsu domas, vai ne? Uguns. Un tāpēc tā reiz ir sāpīgi. Bet tagad būs tas labākais laiks, kad es aizlūkšu par jums. Un mēs varēsim dotam kungam. Amen. Dotam kungam. Vēl no 6. panta, ja taisnu lasīja galvu vainagu svētību, bet bezdievīgo izteicienu. Ko tu runāsi? Tavā mutē ir dzīvība. Vai tu runāsi labus vārdus, vai tu runāsi sliktus. Un tā būs sekas. Amen. Paldies Tev, kungs, 16. pants. Taisnējam viņa manta nepieciešama dzīvē. Taisnējam. Dzīvot, jā, mums ir kur gulēt, mums ir kāds lietas, ko gribam vairāk un labāk, bet bezdievīgais izlieto savus ienākumus grēkam. Tieši Dieva vārds saka 16. pantā. Bet bezdievīgais izlieto savus ienākumus grēkam. Kas pārmācību pieņem, tas ir ceļā uz dzīvību. Bet kas neievēro brīdinājumu, tas maldās. Un tad brīnās, kristieši tiek pievilti. Jā, tiek pievilti. Uz draudz nevajag iet, evaņģelizēšanu nevajag, dot neko nevajag. Visi pravietojumi,
visi dara savas lietas, grupiņās. Tās ir labas lietas, grupiņas vajag, sadraudzības vajag. Bet kā ar tiem, kas uz ielas? Kā ar tiem, kas raud, kas nezinu, izēj? Kā ar tiem? Kristietis egoists vai kristietis devējs? Kas tu grib būt? Amen? Un tu saņemsi to dot. Amen? Amen. Un tev Dievs tā svētīs, ka tu pat piedomāsies, kā viņš tev varēs svētīt. Amen? Aleluja, tu no zeķiem izliks laukā, no kurpēm izliks laukā. Ieraudzīs Dievs svētības. Aizies pa gaisumā. Aleluja. Ak, tad rekā Dievs tu mani svēties. Tad rekā svētais gars tu man paskubināji dot. Ak, tad tāpēc tu man šitā te izproducēji. Un pēc tam tu esi laimīgs. Amen. Aleluja. Un Dievs grib, lai tu esi laimīgs. Amen. Paldies, atcel savas rokas pret debesīm. Solvitmā piecelies. Paldies Tev, Kungs, šodien par Tavu vārdu. Un runāju vienu cilvēku sirdī. Ko Tu esi paskubinājis viņiem dot, arī no materiālām lietām, kā Tu mums māci dot. Runā svētais gars, varbūt šodienā nav līdzi, varbūt kādā citā reizē. Tēvs, rādi šīs lietas, varbūt kādu vajag iepriecināt. Rādi, Kungs, rādi, bet mēs dodam Tev. Un kā Tu saki, dodiet, ja jums tavs dots. Un mēs dodam Tev. Un runājiet viens sirdī. Varbūt kāds, kuram jāpieņem lēmums, sākot, es to tiesu, kas ir ilgi kristietis. Un bailes ir paklausīt, un Sātans plosa cilvēku dzīves. Pieņem to lēmumu, uzticies viņa vārdam. Es jau tev to nesaku, to saka Dieva vārds. Un es tev neapgādāšu, bet Dievs tev apgādās. Viņš darīs vārdu, kas uzticies uz labprātīgiem ziedojumiem. Uzticies, ja tu ziedoji ārpus 10. tiesas, un protams, ir ceļa naudas un visādas situācijas. Ja tu ziedoji tur kā vērīti, dod Kungam augstāk, dod vairāk. Varbūt tu iestājies un gribi sēt vai dvēselēs. Vai tu, kad tu sēji sēku ar mērķi, ka tev ir kādas sāpes sirdī, kāds dārziņš, kā stūvīts, kur tu gribi to īpašo rožu krūmu iestādīt un nopilnt, piemēram, īpašo. Tu aizbrauc uz veikalu un nopēc kaut ko ļoti īpašu no tās sēklas. Un tu iestādi, tu vari sēt ar mērķi, ar apsolījumu Kungam. Kungam ir dažādi veidi. Viņš sāc ar 10. tiesu un sāc ar labprātīgiem ziedojumiem. Amen. Ja tu esi 10. tiesas devējs, sāc ar labprātīgiem ziedojumiem. Ja neesi, sāc ar 10. tiesu. Sāc. Jo tu uzticēsies Dievam, un Viņš tev izvedīs cauri. Amen. Un Dievs tev grib svētīt. Reliģija tev apsaka. Tā ir pasaules sistēma, Sātana sistēma, kas darbojas kristīgajā cilvēku dzīvē un pasaules cilvēku dzīvēs. Amen. Un vai nu tu dosi vienam, vai tu dosi otram. Tā kā izvēlējies mīlēt to Kungu un dot viņam. Amen. Halleluja. Nu, mums iet uz beigām, vai ne? Vai tu redzi sevi svēt? Vai tu redzi, kā Dievs tev apgādā finansiāli? Halleluja. Halleluja. Paldies Tev, Kungs. Mēs nekad nevaram iedot viņam pa daudz. Viņš arī neprasa mums to, ko mēs nespējam. Bet ir lietas, ko viņš mums paprasa. Amen? Un tad mēs paklausām. Paldies Tev, Kungs, tā kā. Un tad, kad viņš sagatavojas iedojumu, to var uzrakstīt. Un centies nākt Kunga namā, cieši kristieši, kas jau ir par lielu stāžu. Centies nākt Kunga namā ar kaut ko. Necenties, Dievvārds saka, nenāc Kunga namā tiešām lokā. Ja mēs pasaulē mācamies, ejam ciemos ar konfeti vai kā jau cepumu pacīt, cik daudz vairāk mēs nākam Kungu pielūgt. Bet tas, kā saka, tad dažādi līmeņi un ir studenti un esošie un nākošie un studenti, kas studē mājās, Bībeli nepārtraukti. Tā kā tas ir, ko iesaukas dzīvībā. Amen. Halleluja. Halleluja. Tu dod Dievam, tu nedod man. Amen. Halleluja. Ja tu no viņa sagaidīsi. Amen. Amen. Halleluja. Tā kā tu vari dot tam Kungam brīvprātīgi, labprātīgi, nepiespiesti. Halleluja. Jo Dievs mīl priecīgu devēju. Dievs mīl priecīgu devēju. Un kas sīksti sevi, sīksti ļaus. Un kas ļaus sevi svētību,
mēs visi. Un tad mēs arī nopeļosimies. Pacel savas svētās rokas. Tavs rokas ir svētas. Paskaties uz savām rokām. Jūs ir svētās. Mums grib lietot. Paskaties uz savām rokām. Visi paskatāties. Kādas skaistas rociņas. Kādi pirksti. Nu, paskatāties. Visi strādā pirksti. Jā? Kādas rociņas strādā, vai ne? Iedomājies, kā Dievs viņus grib lietot kādām. Pakš un pakš. Papriekš sev mājās. Dabūt to vārdu iekšā pašos aleluja. Paldies Tev, kungs, un pacel savas rociņas. Tās ir tās lapiņas, tie kokas arī, tie skaisti, aleluja. Kungs, paldies Tev, Tēvs, par Tavu vārdu šodien. Paldies Tev par Tavu spēku. Paldies, ka Tavs vārds šodien ir darījis lielu darbu mūsu sirdīs, kuram ir mūžības ietekme. Un kā mācītāju uzdevums ir sagatavot draudzes locekļus mūžībai. Tā arī, kungs, šis vārds, šī došana, šis ziedojums, Tēvs, ir tas, kad viņi tiek sagatavoti mūžībai caur Tavu žēlastību. Paldies Tev, kungs, par katru devēju, par katru, kurš bija klāt, par katru, kurš solījās kaut paklausīt Tev, kurš šodien apvēra sirdi Tev, kuram bija darījums Tev ar to kungu. Katram personīgi. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, svētais gars. Paldies Tev, kungs. Paldies par katru bagātību. Paldies par katru devēju. Paldies Tev, kungs, Jēzus vārdā. Paldies Tev, kungs. Un piever acis, un tu nevar nemaz acis vaļā. Nevar nemaz acis vaļā. Un es Tev jautāšu, vai tu gribi vēl plašākas garīgās acis, lai Dievs Tev atver? Vai tu gribi vēl vairāk dzīvot Dieva vārdu spēkā? Vai tu gribi vairāk dzīvot uzvarā? Vai tev ir tas, kad tev kaut kas tomēr sāp tā nepaklausība Dievam, un viņi grauž naktīs un vakaros, un tas ir smagi, tas ir tas smagums, ko kristieši nes, bet šodien tu vari iegūt brīvību no tā. Tu vari iegūt pilnīgu brīvību no tā. Un lai kas tavā dzīvē būtu noticis, nav tādas lietas, ko Dievs tev nevarētu šodien piedot. Ko viņš nevarētu tev šodien darīt, brīvu, izņemt, izdzēst. Nav tādu lietu, kas Dievam būtu neiespējams. Bet vai tu šodien atvērs sirdi Jēzu? Vai tu šodien nāks pie viņa? Vai tu teiksi, Jēzu, man tev vajag? Vai tu atsauksies viņa aicinājumu? Vai tu atsauksies viņa vārdā? Un ja tu to nevari izdarīt draudzē, kur ir Dieva klātbūtne, un visi ticīgie kopā, tu mājās to neizdarīsi. Tāpēc es tev šodien aicinu, lai kas tas nebūtu, kur tev kāds randenums ir sirdī, kur ir kādas tās pašas bailes, nepiedošana, lai tu pārveidotu otru, tu nevari otru pārveidot, ne laulībā, ne dzīvē. Vienīgais, ko mēs varam dot sevi Dievam, un mamma, kungs, pārveido mani, un tad tu redzēsi Dievu gudrībā caur svēto garu. Kādas lietas nav bijušas pareizi, un tu varēsi tam otram ieteikt piedot. Un katram savā dzīvē ir jāsaka, kungs, radi manī slāmstošu garu, radi manī pazemīgu garu, radi manī gribošu lūgu. Un ja tu gribi iet šajā gadā uz priekšu uzvarā, pacel roku Jēzum. Ja tu gribi, lai Dieva vārds nostrādā tavā dzīvē, es skaitu 1, 2, 3, pacel roku Jēzum. Pacel roku Jēzum. Pacel roku Jēzum. Pacel roku Jēzum. Un ja tas esi tu, es tev aicinu nākt priekšā.